šobrīd finanšu sektors vai bankas ir atsākušas kreditēšanu, tā ir labā ziņa, bet iespējams, ka finanšu sektora gaidas uz ekonomikas izaugsmi nav tik optimistiskas, kā rāda patreizējie statistiskie dati. Līdz ar to finanšu sektors labprātāk kreditē lielos uzņēmumus nekā mazos. Un tā ir sliktā ziņa, jo faktiski ir nepieciešama sabalansētība. Ko nozīmē to, ka visas bankas 30, kas šeit Latvijā ir, finansēs tikai Latvijas top 50 uzņēmumus. Tas nav ilgtspējīgs modelis, bet tas ir šā brīža fakts. Domāju, ka tas varētu mainīties tuvākā gada laikā, kad arī šogad bankām nāksies strādāt ar zaudējumiem, tas ir fakts, bet tā tendence ir pozitīva. Zaudējumi samazinās, kopējais kredīta portfels kļūst veselīgāks un bankas finansē ne tikai lielos, bet arī mazākus uzņēmumus.